Vēl pavisam nesen ar ļoti veiksmīgu kampaņu izcēlās Zaļo un Zemnieku savienības pārstāve Iveta Grigula. Un sekojot šim piemēram, arī Ingūne Sudraba ir izvērtusi visai plašu kampaņu, kuru acīm redzot veido tie paši cilvēki, kuri veidoja reklāmu arī Grigulas kundzei. Lūk saruna ar šiem ekspertiem, kas veido jauno Ingūnes Sudrabas tēlu. Es tev teicu jau sākumā, nevajadzēja ņemt šo smago gadījumu, ko tagad darīt. Nu, ko, tagad kaut kā jākuļās, nu? Taču pasties to šausmīgu betonu seju. Starp citu, kas viņai taisīja to reklāmu, tad, kas grib? Vispār Tām avīzēm, kas tādam uzticēsies vispār? Tev nevajadzēja stilistus, tev vajadzēja tēlnieku. Kāpēc mūs aicināja? Jā, ar tādu betonu ģīmi. Ko? Kad mēs sāksim? Kad mēs jau sākām. Mēs jau esam vispār dagam te procesā netraucē. Kas viņi pa tipu ir vispār? Sejas tips... Man teica, rudens es esmu. Rudens. Kas? Nē, tu rudens. Kāds rudens? Šitāda Vaira bija rudens. Vaira bija rudens. Divi rudeņi nemēdz būt. Ja betons, tu esi ne rudens, sejas tipa. Nu, var sakot, te nav tā, vispār te nav stilistam darba, Nav. Te vajag tēlnieku drīzāk. Jā, akmeņkali. Puši, pie kāda palikām? Pie kāda Pie kā palikām? Nu, te jāpaie, nu, kā iesim to pašu Grigulas ceļu. Nu, nav jau varianti. Liepājā noņēma Grigulas. Nē, tur vēl atstāja, var likt pa virsu. Mēs tāds sūds bija, bet iesmērējām. Mēs braucam uz depo pēc sastāvdaļām, jā? Paņemsim to maisītāju. Jā, tev jau vajag profesionālo fēnu. Ejam. Tā kā palika. Piektdien, 20 pār 8 TV3.